pirmajā lapā, centrālajā daļā, mēs redzam informatīvās lapas, kas attiecās uz horizontālo navigāciju. Mēs attaisam plusiņu nospiežam, mēs attaisam vaļā visu struktūru. Tas, kas ir redz, nozīmē, ka viņš ir redzams, ieķiksēts horizontālajā navigācijā. Tas ir sākums par mums, kāpēc pureni, kā pasūtīt un tā tālāk. Sākums par mums, kāpēc pureni, kā pasūtīt un tā tālāk. Plusiņi nozīmē to, ka kaut kas ir vēl apakšā. Ja mēs noklikšķinam attaisam vaļā, tur ir, teiksim, jaunumi, kas šobrīd ir izņemti laukā. Ja mēs izķeksējam arī šo te otru checkboxi, kā šajā gadījumā ir pie jaunumiem, tad lapa pati par sevi ir saglabājusies uz servera, taču pie viņas piekļūt nevar. Tādā veidā var izslēgt to vispār, lai neviens nepiekļūst pie šī satura. Ja mēs vēlamies taisīt kādu jaunu lapu, tad mēs aktivizējam konkrēto sadaļu vai teiksim, latviešu valodā, ja mēs gribam taisīt, aktivizējam LV folderu un spiežam vienkārši jauna lapa. Un virsraksts ir faktiski vienīgais lauks, kas ir jāaizpilda, veidojot jaunu lapu, un tur mēs rakstam to nosaukumu, kas rādīsies publiski. Šeit var noklikšķināt uz tiem burtiņiem, tad nāk kā palīdzības teksts, kas ir kas. Teiksim, ja mēs uzrakstam virsrakstu testa lapa, faktiski pārējos atstāja tukšu un spiežu labi, un viņš man uzģenerē to lapu. Viņš šobrīd nomet apakšpusē ar bultiņām, teiksim, uz augšu uz leju, varu aizdzīt tur, kur es gribu to lapu. Vienkārši ievilkt nē, ja? Nē, ar vilkšanu šeit nē. Produktos ir iespēja kārtot ar vilkšanu, bet informatīvās lapas nē. Attiecīgi šobrīd viņš arī tad, tā kā rādīsies publiski. Ja mēs tā kā struktūra šeit ir gara, mēs neredzam pazudumus tās augšējās pogas, lai nebūtu jāskrolējās turp šurp. Mēs varam nospiest pels labo taustiņu, un viņš nodublē visu to komandu rindu, kas ir augšpusē horizontāli. Un varam paņemt, pieņemsim īpašības un apskatīties, ko tad viņš mums uzģenerēja pa lapu. Tātad šo te nosaukumu, kas ir tā URL adrese, to viņš mums automātiski uzģenerēja no šī te nosaukuma. Un pārējais datums, kad ir izveidota lapa un kurš izveidoja. Apraksts ir domāts pašam priekš sevis. Tas ir tas, kas rādās administratoram šeit. Veidne vienmēr būs tikai un vienīgi defaultā, jo citu veidņu nav. Valoda attiecīgi mēs bijām latviešu valodā, paliek latviešu. Root nozīmē tā kā saknes direktorija, ja vecākuma kārtība. Attiecīgi mēs varam uzlikt, pārlikt, lai tā lapa testa būtu, teiksim, zem par mums lapas. Tad mēs izvēlamies par mums un varam nospiest labi, un viņš iemetīs zem lapas par mums. Atcelt un attiest... Atcelt, tas ir tā kā cancel, un attiest, tas arī faktiski tas pats cancel, viņš nosviež uz iepriekšējās pozīcijas. Savukārt pāradresācija ir domāta tādiem gadījumiem, kad ir pieņemsim, mums nav ko rakstīt par pašu uzņēmumu, jo uzņēmums ir jauns, teiksim, par mums nav ko rakstīt. Tad mēs varam šeit izvēlēties kādu citu apakšlapu, pieņemsim jaunumi, un klikšķinot publiskajā daļā uz par mums, cilvēki iemetīs nevis par mums tekstuālā lapā, bet jaunumos. Pārdesies turien, labi. Savukārt pāradresācijas links ir nepieciešams gadījumos, kad horizontālā navigācijā vai tam līdzīgi grib uzrakstīt, teiksim, mūsu mātes uzņēmums vai kaut kas tam līdzīgs un aizsūta uz, nezinu, purenu, kaut kādu holding kompāniju. Un tad šeit vienkārši ieraksta HTTP un pilno linku uz viņu lapu. Labi. Augšpusē, kur ir papildus īpašības, ir iespēja norādīt atslēgas vārdus un šo te aprakstu priekšmeklētāju servisiem.
Atslēgas vārdus jānorāda ir vārds vai frāze, komats, atstarpe, nākamais vārds vai frāze, komats, atstarpe. To mēs arī visās trijās valodās varam. Šobrīd mēs esam latviešu valodā, bet pārslēdzoties uz krievu vai angļu, tad tieši tas pats tikai attiecīgajai valodai, jā? Tieši tā, jā. Labi. Kā mēs varam rediģēt jau eksistējošās lietas? Pieņemsim rediģēt pirmās lapas, kas griežās tur. Jā, tiksim, kāpēc purēni? Mēs klikšķinām vienkārši uz viņus virsū un atverās jau vizuālais redaktors, kurā tad mēs veicam arī visas darbības. Jā. Klikšķinām šeit tā kā aktivizējās tā vieta, kur mēs varam labot, un ielādējās jau līdzīgi kā Wordā, kad visas bold, itālikas, formatēšana, šrift, itālikas un tā. Jā, mums ir kaut kāds predefinēts viens fonts, kuru es nevaru izmainīt, vai principā, labāk es viņu negribētu izmainīt, lai viņš ir viens un viss. Lai neizmainītu fontu, tad jebkuru tekstu, neatkarīgi vai mēs kopējam no Worda vai Exceļa vai internet resursa, ir jākopē cauri Worda ikoniņu šo te šeit iepaistojam iekšā to nepieciešamo tekstu un spiežam darīts. Jo tad viņš noņems visus Microsoft vai Macintosh formatējumus un būs visur vienādi šie fonti. Labi, ja nu pēkšņi es esmu sataisījis kaut kādu sūdzi, tad jūs varat vienmēr man uztaisīt to par normālu, vai ne? Tā kā tam būtu jābūt. Ja ir kaut kas nenormāli, tad var iezīmēt, pieņemsim tekstu, ja gadījumā aizmirsās iekopēt caur Word ikonu. Un šeit ir tāda ikona, tā, kur bija, uzreiz nepateikšu. Pareizāk būtu nospiest Ctrl+Z, teiksim, ja nav saglabāts vēl, bet... Bet ir saglabāts? Ja ir saglabāts, tad bija tāda... Jebkurā gadījumā tad e-pasts manam sakārtās. Labi, mēs aizējam tagad uz sākumu. Es gribētu mainīt, pieņemsim, bildes tās, kas griežās. Tas ir citur bišķiņ, jā. Okay. Es tagad izstāstīšu par tām bildēm, ja to video noskaties. Ok, tātad bilžu ievietošana notiek caur šo ikonu attēls. Nospiežam uz tās, un tā kā man ir tas ekrāns ir maziņš, tad es izmantoju šo te podziņu, lai sašaurinātu šo te daļu un redzētu